Un tad, kad jau mēs taisījāmies uz māju braukt, tad mamma rakstīja Emma, vai tu nevarētu atrast kādu kaktiņu, kur palikt, jo mums nebija atklūst, kur palikt. Un tad Emma uzrakstīja mammai, nebrauc mājās, tu tur esi iedzīvojusies, šeit ir kolhoz, un kolhozos maksā par sapūšiem kāpostiem. Un mammas atbilde bija, tad, lai vai sapūšu kāpos, bet ēdīsim savā dzimtenē.